Žēlsirdīgais samarietis. Sveicināti radio klausītāji! Caritas Latvija šodien priecājās būt kopā ar jums raidījumā Žēlsirdīgais samarietis. Šodienas raidījumā būs par šādām tēmām. Par otro vispasaules trūkumu cietēju dienu, kuru atzīmējām 18. novembrī, kas sakrita tieši ar valsts dzimšanas dienu, ar Latvijas simtgadi, kā arī runāsim šodien par Caritas sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, un arī par Caritas Latviju izdoto rokas grāmatu Caritas identitāte, misija un garīgums. Raidījumu vada Egita Volīnska, un šodien viesos ir Caritas Latvija projektu vadītāja Anna Ežvērtiņa, kā arī Caritas Latvija valdes priekšsēdētāja Inese Švekle. Labdien! Un projekta bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm vadītāja sociālais pedagogs Vineta Preisa. Labdien! Tātad vispasaules trūkuma cietēja diena, 18. novembris, un tiešām Caritas īpaši jau laicīgi rūpējās par to, lai pāvesta Franciska vēstījums tiktu iztulkots latviešu valodā, aicinot atsaukties draudzes, kopienas un arī ikvienu labas gribas cilvēku, tiešām redzēt līdzcilvēku vajadzības, sadzirdēt viņus un ar viņiem satikties. Āne, tu mums varētu pastāstīt sīkāk, kas tad notika 18. novembrī Latvijā, ko mēs zinām, un tiešām varbūt arī mēs vēl kaut ko arī uzzināsim, noteikti uzzināsim, bet līdz šim raidījumam mums ir apkopota šāda informācija. Tā, es gribēju vēl uzsvērt sākumā, ka vispasaules trūkuma cietēja diena nav sasaistīta tikai ar 18. novembri kā tādu datumu, bet šī diena ir noteikti šajā 18. novembrī šogad, bet būtībā tas ir saistīts arī ar visu novembra mēnesi. Mēs esam aicināti iztenot šo pāvestam Franciskam, kurš tikko bija pie mums arī Latvijā, tuvo satikšanās kultūru. Un tā kā šajā par tiem brīžiem, kad šī kultūra tika arī īstenota, var pastāstīt, ka, piemēram, katedrāles draudzes Caritas sadarbībā ar labdarības organizāciju Krūze bija sarūpējušas dāvaniņas, tās bija aptuveni 50, un tad arī pēc vakara svētās mises šīs dāvaniņas trūkumcietējiem tika izdalītas, pēc tam notika arī sadraudzība ar viņiem, kurā piedalījās arī mūsu arhibīskaps, kā arī draudzes administrators priesteris Kļaviņš. Un jāsaka, ka šī sadraudzība nebeidzās pat ar šo, tas nebija pēdējais punkts šī tikšanās, bet arī pēc tam vēl visi kopā devās vērot svētku salūtu, tā kā bija ļoti jauka un sirsnīga atmosfēra. Arī Siguldas draudzes Caritas grupa brīvprātīgie tieši šajā svētku dienā arī devās pie senioriem, gan mājās, gan aprūpes iestādēs viņus apmeklēja, tā kā arī šajā svētku dienā viņus iepriecināja. Tāda liela akcija notiek arī Rīgas Svētā Alberta draudzes Caritas, kur jau iepriekš tika sadarbībā ar Rīgas satiksmes arotbiedrības kolektīvu sagādātas drēbes un dažādas mantas liederīgas, ko vēl var izmantot, un tika nogādātas kopīgi arī uz patvērumu meklētāju izmitināšanas centru Mucenieki, kur arī tās saņēma šīs mantas arī vīri, kas ir izgājuši nesen no ieslodzījuma vietām. Un arī šajā svētku laikā, gan 17. gan 19. novembrī, varēja cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, saņemt šīs drēbes, kā arī pašā 18. novembrī, kad bija lielā svētku misa baznīcā, tad pēc tās varēja dāvaniņas saņemt un arī kopīgi papusdienot, tā kā bija tāds satikšanās kultūras elements tieši ļoti, ļoti izteikts un ļoti pamanāms. Vēl arī zinu par tādu iniciatīvu, kā tas gan nav saistīts tieši ar Caritas, bet prieks, ka tas ir izgājis arī tālāk, ka kopiena Efeta un Svētās Marijas Magdalēnas draudzes evanģelizācijas grupa šajā 18. novembrī apmeklē trūcīgos pie Kalkutas māsām. Un pēc tam vēl kopā devās šie cilvēki vēl uz Betlemes žēlsirdības māju, kur arī notika kopīga dieva slavēšana un dalīšanās kopīgā maltītē un sadraudzībā. Jā, arī mums vēl ir kāda informācija. Jā, es vēl gribēju piebilst arī par tādu brīnišķīgu iniciatīvu. Jau 6. gadu Latvijā tika atzīmēta arī Bāriņu svētdiena, kas arī ļoti labi iekļāvās šajā trūkuma cietēja atbalsta mēnesī, un Svētās Marijas Magdalēnas draudze kopā ar Svētās ģimenes māju un bīskapa Voļislavs Loskāna
fondu aicināja bāreņus no visām Rīgas bāreņu patversmēm, bērnu namiem 4. novembrī bāreņu svētdienā, kur notika arī gan svētā mise, ko translēja arī pirmā Latvijas televīzija, un arī brīnišķīgs sadraudzības pasākums. Es domāju, ka tas arī ļoti jauks tāds trūkumcietēja mēneša pasākums. Jā, un noteikti radio klausītāji, es ticu, ka arī jūsu vidū ir cilvēki, kas atsaucās pāvesta aicinājumam, un šo pāvesta Franciska vēstījumu var izlasīt arī internetā, portālā katolis.lv. Un jā, tas mērķis bija pāvestam vienkārši tiešām vēlreiz aicināt mūs iziet no mūsu vērtībām un doties pie cilvēkiem, kuriem tiešām ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Un es ceru, ka šīs te iniciatīvas, arī par kurām jūs dzirdējāt Annas stāstījumā, iedvesmos arī citas draudzes, arī kopienas, un ne tikai šajā trūkumcietēja dienā un mēnesī, bet arī varbūt pat reizi, kāpēc ne reizi mēnesī to nevarētu darīt, lai tas ieiet arī mūsu kā kristiešu ikdienā, satikties ar šiem te, sabiedrības mazajiem, par kuriem mēs tik daudz nedzirdam ikdienā. Jā, tas bija par 18. novembri. Jā, es varētu arī piebilst, man ļoti patīk Annas pieminētais gadījums par patvērumu meklētāju vietu, kur mitinās bēgļi, mucenieki. Un es zinu, ka mucenieki ir mūs uzrunājuši un ļoti, ļoti gaida ģimenes, kuras nāktu talkā un kļūtu par viesu ģimenēm, tieši bēgļu ģimenēm, jo viņas jūtās ļoti vientuļas, viņas būtībā ir izolētas šajos muceniekos, un viņi gaida savus draugus, un tas būtu brīnišķīgi, ka tieši varbūt Karits brīvprātīgo grupas vai kādi draudžu locekļi apvienotos un izveidot tādu draugu grupu, viesu ģimeņu grupu, kuras apmeklētu arī bēgļi. Viņi nav daudz, bet viņi ļoti, ļoti gaida palīdzību. Jā, un ja šādas iniciatīvas rodās, tad aicinām arī sazināties ar mums, ar Karitas Latvijā biroju. Mēs šobrīd atrodamies Vecrīgā, Svētās ģimenes mājas 3. stāvā. Kā jau minēju, tad raidījuma turpinājumā arī vēlamies pastāstīt par, manuprāt, tādu brīnišķīgu iniciatīvu, kas ir tieši Karitas Latvijā izveidota, un tie ir šie sociālie pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Inese un Vineta varētu par to pastāstīt, un tad došu vārdu vispirms Inesei. Jā, Karits Latvija tātad vēlas iziet varbūt tikai no draudžu brīvprātīgo grupu līmeņa arī sociālo pakalpojumu virzienā. Un, manuprāt, tā tiešām ļoti svētīgi un īstā žēlsirdības paraugs ir varbūt sākt ar bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Un jāsaka, ka arī patreiz tā ir viena no mūsu valsts prioritātēm. Šī te deinstitucionalizācijas plāna ietvaros attīstīt jaunus pakalpojumus, jaunas atbalsta formas šai mērķa grupai. Un Karits Latvija jau ir piereģistrējis sociālā pakalpojuma reģistrā un vēlās Rīgā Ojāra Vāciešu ielā 6, šajā vecajā ēkā, kur atrodas arī, jāsaka, Radio Marija, 1. stāvā attīstīt pakalpojumus gan dienas aprūpes centru, gan aprūpi mājās, gan arī dažādas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Un tāpēc mēs patreiz aicinām tās ģimenes, kurām ir vajadzīga palīdzība, kurās ir bērns ar invaliditāti, ar funkcionāliem traucējumiem, arī pašiem ģimenes locekļiem ir vajadzīgs atbalsts, palīdzība, dažādas atbalsta grupas, konsultācijas un tā tālāk nākt un interesēties par šiem pakalpojumiem, kuri plānojas nākamajā gadā. Patreiz notiek intensīva renovācijas darbi
Ojāra Vāciešu ielā 6, lai izveidot tiešām skaistu un jauku un atbilstošu vietu šiem pakalpojumiem, bet apzināt tos it īpaši mūsu draugu locekļus, kuriem ir vajadzīga palīdzība, tas ir ļoti svarīgi, tas ir viens no mūsu pirmajiem uzdevumiem. Tāpēc tie radio klausītāji, kuri vai nu paši ir šādā situācijā, vai arī zina tos draugu locekļus, kuriem ir vajadzīga palīdzība, droši rakstiet, zvaniet uz Caritas Latvija. Mēs būsim ļoti priecīgi tātad sazināties ar mūsu potenciālajiem apmeklētājiem, vai kā sociālā darbā viņus sauc par klientiem. Ja, tā kā lūdzu izmantojiet šo iespēju, ka būs jauns pakalpojums. Manuprāt, pakalpojums būs brīnišķīgs, jo esam atraduši, piesaistījuši ļoti daudz labus speciālistus. Sadarbojamies arī ar Latvijas autismu biedrību, sadarbojamies arī ar Rīgas veselības centru, un tātad šie pakalpojumi pavasarī cerams būs. Jā, un noteikti arī Vīneta var pastāstīt, ko jau Caritas dara, lai šie sociālie pakalpojumi īstenotos, un tātad šie apmācību semināri brīvprātīgajiem, kā tas noris un kāda ir atsaucība? Jā, šobrīd mums notiek tāds pirmais darbiņš, lai mēs īstenot šo lielo projektu, un mēs esam tātad uzsākuši projektu, kurā mēs aicinām atsaukties brīvprātīgos ar mērķi pilnveidot savas zināšanas, lai varētu sniegt palīdzību ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti. Mums plānots tāds 4 semināru cikls, un tad vēl pāris tādas saviesīgas aktivitātes, lai brīvprātīgie varētu gūt tādu zināšanu minimumu. Protams, ka tas ir šis te sākums tikai, tas nenodrošina, jo darbs ar ģimenēm un bērniem īpaši, kuriem ir invaliditāte un dažādas un tādas īpašās vajadzības, protams, ka tas ir tāds, nevar teikt, ka es esmu tik gudrs, kad visu zinu, ja, šis te zināšana pilnveids process profesionāļiem notiek visu viņu profesionālā dzīves garumā, brīvprātīgiem tā skaitā. Bet mēs esam priecīgi par šo te pirmo projektiņu. Jāteic, ka atsaucība ir bijusi pārsteidzoša, ir atsaukušies šim projektam. Mums brauc cilvēki no Bauskas, no Siguldas, un tas liecina par to, ka acīm redzot cilvēki grib pilnveidot savu zināšanas un ka šī te informācija joprojām nepietiekama. Kad semināri ir tiešām kupli apmeklēti un ir notikuši 2 semināri, šodien 3. būs. Šodien mēs gaidām viesos ergoterapeitu Agnesi Kārkliņu, un vēl plānots būs nākamajā nedēļā tāds noslēgums, praktisks dabas, jā, ceram, jo mums ir apsolījusi nākt viesos mākslas terapeite Edīte Krēvica, dalīties savā zināšanās par to, kādas metodas var pielietot bērniem ar invaliditāti. Un taisn arī tas ir tas, ko šie te semināru apmeklētāji vēlas dzirdēt, jo viņi arī norādīja, ka viņus interesē tieši tādas praktiskas lietas, ko viņi var īstenot savā darbā. Un jāteic, ka šie te 2 iepriekšējie semināri noritējuši ir tādā ļoti pozitīvā gaisotnē, un cilvēki ir vēl ilgi pēc semināra beigām vēl neizklīd un uzkavējās uzdodot jautājumus un diskutējot vēl. Tā kā faktiski viss notiek tā ļoti brīnišķīgi, pagaidām un cerīgi. Tas mums arī vieš tādu pārliecību, ka mēs ejam pareizā virzienā. Un arī ir atsaukušies semināriem tieši ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, arī šīs te mammas vēlas pilnveidot savu zināšanas, un arī brīvprātīgi ir atsaukušies, tā kā arī profesionāļi ir iesaistījušies šajā, viņi arī uzskata, ka joprojām, viņi vēlas vēl kaut ko uzzināt. Tā kā mēs ļoti ceram, ka tas viss ir labs sākums un ceram tam visam, redzēt labu turpinājumu. Jā, un arī kāda ir vispār tā kopējā situācija ar sociālo pakalpojumu
pieejamību Rīgā šai mērķa grupai, tas ir pietiekoši, vai cik vispār, vai ir zināms, cik daudz cilvēku ir, kuriem vēl ir nepieciešams šādi te pakalpojumi? Nu, jāsaka, ka Rīgā šādi pakalpojumi ir vairāk vai mazāk pieejami, bet viņu nekad nevar būt par daudz, jo tā tomēr ir tāda ļoti nopietna situācija, kad vecāki uzzina, kad bērnam ir šie funkcionālie traucējumi, ir dažādi attīstības traucējumi tā tālāk. Un bieži vien viņi jūtās apjukuši, pamesti, un ja viņi nenonāk varbūt tādā ļoti profesionālā komandā, kad šādam bērniņam un viņu ģimenei jāsaka, ka bērns nekad nav izolēts no viņa ģimenes, ja, jo pakalpojumiem noteikti jābūt ir kompleksiem. Lūk, ja viņi nenonāk šādā vietā, kur tiek izstrādāts individuālais rehabilitācijas plāns, kā piemēram Rīgas veselības centrā, šāds plāns jau vairākus gadus gatavo, kur tiek apvienota gan sociālā rehabilitācija, gan arī veselības rehabilitācija, profesionālu rehabilitologu un starpdisciplināras komandas sastāvā, tad tiešām vecāki sāk iet uz dažādām vietām, dažādas pakalpojumus izmantot, varbūt arī tādus, kuri nemaz nav piemēroti viņu bērnam, tāpēc mūsu centra tāds viens no vadošajiem, teiksim, mērķiem, virzieniem ir ļoti profesionāli sniegt palīdzību šādiem bērniem un viņu ģimenēm, ja? Izveidojot gan šo plānu, gan domājot, kā pie šī plāna tiks piesaistītas finanses, gan veselības, gan sociālajā jomā, un noteikti piedāvāt pakalpojumu kompleksu. Ja, tātad gan bērnam ar invaliditāti pašam, gan arī viņu ģimenes locekļiem, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, jo arī ģimenes locekļiem, pat vecmāmiņām, vectētiņiem, brāļiem un māsām, dažādiem radiniekiem, kuri darbojās ar šo bērniņu, ir vajadzīga palīdzība un arī profesionāla apmācība. Par pieejamību Rīgā vairāki centri ir, bet jāsaka, ka ne visos viņos ir šie ļoti adekvātā profesionālā pieeja. Patreiz pamazām mūsu valsts uz to iet, ne par velti bija šis ilgstošais izvērtēšanas periods, deinstitucionalizācijas plāna ietvaros. Lūk, un es ceru, ka nākotnē šī palīdzība kļūs arvien profesionālāka. Rīgā ir ap 1800 bērni ar invaliditāti, un pakalpojums jāsaka, ka saņem tikai daži procenti. Kas ir pozitīvi, kad ir gan bērndārzi, gan skolas, kuras arī cenšas piedāvāt pakalpojumus. Bet, varbūt ne visās skolās ir šī starpdisciplinārā pieeja, par kur jau runāju. Brāļi, priecājieties kungā, brāļi, priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja. Priecājieties kungā, mazas priecājieties kungā, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīgā. Aleluja, 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 aleluja. Teicit kungu visas tautas, teicit kungu visas tautas, jo viņa žēlastība ir liela un uzticība mūžīgā.
Raidījums Žēlsirdīgais samarietis, studijā Egita Volīnska, un šodien Caritas Latvija raidījumā viesojas mana kolēģe Anna Eižvērtiņa, kā arī Caritas Latvijas valdes priekšsēdētāja Inese Švekle un projekta bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm vadītāja Vineta Preisa. Runājām par trūkumcietēju dienu, kas aizvadīta 18. novembrī, bet arī par visu šo mēnesi, uz kuru Caritas Latvija aicina atzīmēt kā trūkumcietēju mēnesi. Un stāstam arī par sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, kurus Caritas Latvija vēlās uzsākt no nākamā gada pavasara. Vineta, tu varētu pastāstīt par jau konkrētu pasākumu, uz kuru mēs aicinām ģimenes, lai ar viņām varētu iepazīties. Jā, pastāst lūdzu sīkāk. Jā, mēs plānojam, jau pavisam drīz šonedēļ, 24. novembrī, mēs aicinām ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, aicinām uz tādu sadraudzības pasākumu Ojāra Vācieša ielā 6, draudzes mājā, lai mēs tā kā kopīgi pulcētos, iepazītos un tādā neformālā sadraudzīgā gaisotnē varētu gan apspriest dažādas problēmas, gan varbūt arī vienkārši pavadīt laiku, jau tādās pirms Ziemassvētku advents noskaņās. Tātad pasākums plānojas 12:00, tad, kad jau bērni ir izgulējušies, un viņi pāris stundas vidēji līdz 12:00 varbūt nedaudz ievilksies, ja mēs būsim aktīvi un ieinteresēti. Un tā. Tātad pasākuma laikā plānojas, kad mēs tātad iepazītos, mēs kopīgi baudītu cienastu, tālāk bērni tiktu aicināti izpausties radoši dažās darbnīcās radošajās, kuras vadīs profesionāli, gan mākslinieki, gan mediķi piesaistīti un pedagogi. Tā kā vecākiem nevajadzētu rūpēties par to, kad bērni varbūt tās netiks pienācīgi pieskatīti. Un vecākiem šajā laikā mēs vēlamies ar vecākiem parunāt gan par viņu vajadzībām, gan viņu problēmām, gan viņu vēlmēm, ko viņi tad īsti vēlās, kādas pakalpojums, kādas ir viņu problēmas, jo šo te semināru laikā, kuri mums jau šobrīd notiek, mēs sapratām, ka ir ļoti nepieciešams dialogs, ka vecāki bieži paliek ar savām problēmām, tā kā varbūt nesadzirdēti, un atkal profesionāļiem varbūt trūkst informācijas par vecāku tādām vēlmēm un vajadzībām. Un tāpēc Caritas šobrīd mēs vēlamies šo te dialogu padarīt dzīvāku un lai abas puses varētu savā starpā, tā kā varbūt tādā neformālā gaisotnē parunāt. Lūk, un pēc tam jau pasākuma otrā pusē mēs varēsim aplūkot bērnu veikumu, priecāties par viņu skaistajiem darbiņiem, un tādā neformālā saviesīgā gaisotnē arī vēl pavadīt atlikušo laiku. Tā kā laipni aicināt visas ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, vēl pieteikties. Tā tad var pieteikties e-pastā info@caritas.lv vai pa tālruņiem 29 55 21 02. Varbūt vēlreiz nosaukšu tālruni 29 55 21 02, un būsim priecīgi jūs sagaidīt šajā pasākumā sestdien, 24. novembrī, Ojāra Vācieša ielā 6, 12:00. Jā, tiešām, radio klausītāji, ja jūs arī zināt kādu ģimeni, kuriem tas būtu ļoti vērtīgi, informējiet, kad ir šāds pasākums, sadraudzības pasākums Ojāra Vācieša ielā 6, Terēzes draudzes mājā, 12:12 sestdien. Un tātad tas ir bezmaksas pasākums, tiešām sadraudzības pasākums, lai iepazītos un uzzinātu kaut ko vairāk, bet mēs jau varētu mazliet ieinteresēt, Inese, varētu pastāstīt mazliet atklāt, kas tad tajos sociālajos pakalpojumos būs paredzēts, ko mēs esam iecerējuši.
Jā, kā jau minēju, tātad 3 sociālie pakalpojumi ir mūsu tuvākajā plānā. Tātad dienas aprūpes centrs, Ojāra Vācieša ielā 6, 1. stāvā ar brīnišķīgu vides pieejamību. Patreiz strādājam, kā teicu, pie telpu remonta. Plānojam tātad starpdisciplināras komandas darbu, gan bērniem ar invaliditāti atbalstam, gan arī viņu vecākiem, ja, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Patreiz vācam arī ziedojumus Montessori istabas iekārtošanai. Ja, informācija ir gan sociālajos tīklos, gan arī Caritas Latvija mājaslapā. Ja, būsim ļoti, ļoti pateicīgi par jūsu ziedojumiem. Jāsaka, ka Montessori telpas iekārtošanai nepieciešama 5000 eiro, jo tā ir ļoti profesionāla palīdzība konkrētai mērķa grupai. Jāsaka, ka esam arī iesnieguši gan Eiropas projekta pieteikumu Labklājības ministrijas operētai programmai bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, gan arī tikušies ar Rīgas pašvaldības atbildīgajām amatpersonām, gan arī gatavojam vairākus projektu pieteikumus ārvalstu fondiem, lai šo centru izveidotu. Ja? Klasiski sociālais pakalpojums dienas aprūpes centrs, tātad bērni ierodās uz centru, kur ar viņiem darbojas starpprofesionāla komanda, profesionāla sociālā rehabilitētāja vadībā. Ja, tur ir gan psiholoģiskā palīdzība, gan arī dažādas, teiksim, šīs te sociālās pedagoģijas metodes, kā piemēram, kā jau minēja Montessori, mākslas terapijas, dažādas metodes, un varbūt arī ergoterapijas dažādas nodarbes, un tā tālāk, kā jau pienākās tādam nopietnam klasiskam dienas aprūpes centram. Un jāsaka, ka ļoti svarīgs pakalpojums, kurš, manuprāt, Rīgā un arī Latvijā praktiski nedarbojas, ir aprūpe mājās, tieši palīdzot bērniem un viņu ģimenēm, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Un ļoti liels cerības liekam arī uz Vinets minētajiem brīvprātīgajiem, kuri patreiz mācās, kā būtu jādarbojās ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kā no šīs jau pirmās grupas izveidotos arī šie aprūpētāji mājās. Ja, visādā gadījumā vairāk no viņiem ir izteikuši jau vēlmi darboties šajā virzienā ne tikai kā brīvprātīgie, bet arī kļūt par profesionāliem aprūpētājiem. Jo, kā mēs zinām, ja vecāki vēlas apmeklēt kādas atbalsta grupas, dažādu psihologu, psihoterapeitu, tā tālāk konsultācijas, mākslas terapijas nodarbības, tad noteikti ir nepieciešams bērniņš mājās profesionāli pieskatīts, jo tā ir ļoti nopietna lieta darboties ar bērnu ar invaliditāti. Ja, ir jāmāk ar viņu komunicēt, ir jāsaprot arī viņu vajadzības, un domāju, ka šie pakalpojumi neprasa arī speciāls telpas, tātad aprūpe mājās un sociālā rehabilitācija vecākiem varētu uzsākties jau ātrāk. Un šeit mēs varam arī piedāvāt mums jau zināmas telpas, kā piemēram Svētās ģimenes mājas telpas, kur pakalpojums varētu piedāvāt varbūt jau ātrāk kā pavasarī. Jā, tā kā sekojiet līdz gan Caritas Latvija mājaslapā, gan arī sociālajos tīklos. Tas tā īsumā. Jā, paldies Inesai un Vinetai par šo ieskatu sociālajos pakalpojumos bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Raidījuma noslēgumā vēl vēlos padalīties ar jaunumiem. Nu pat ir iznākusi rokas grāmata Caritas identitāte, misija, garīgums, tāds mūsu sen lolotais izdevums, un esam priecīgi tātad dāvināt draudzēm šo rokas grāmatu. Un šī izdevuma mērķis tātad ir izglītot, atbalstīt un arī nodrošināt kopīgu vīziju cilvēkiem, kuri ir iesaistīti žēlsirdības darbā un darbojas Latvijas Katoļu baznīcas vārdā, īpaši draugu Caritas brīvprātīgajiem. Jo tiešām ir būtiski, lai visi Caritas darbā iesaistītie zina un
paliek uzticīgi misijai, kas viņiem ir uzticēta. Rokas grāmatu mēs esam nodevuši diecēžu bīskapiem, kuri tālāk tās nodos savu diecēžu priesteriem un draudzēm vairākos bezmaksas eksemplāros. Un tiešām mums ir liela cerība, ka šis izdevums palīdzēs labāk izprast un arī pareizi formulēt to, kas mēs esam un kādu misiju mums ir uzticējusi baznīcā un arī sabiedrībā. Un vēl arī vēlos aicināt radio klausītājus, tos, kas ir iesaistīti žēlsirdības darbā, uz rekolekciju dienu, kuru organizējam, un tas ir adventa laikā. 15. decembrī rekolekciju tēma ir izceļošanas stāsts manas dzīves svētajā vēsturē, un šīs rekolekcijas vadīs māsa Emanuēla Linde Ceple. Rekolekcijas notiks no 10:00 līdz 5:00 pēcpusdienā Svētās ģimenes mājā 15. decembrī. Tad varat sekot informācijai mūsu mājaslapā caritas.lv. Pieteikšanās ir līdz 10. decembrim. Tātad vieta, kur tas notiek, Svētā ģimenes māja, tātad tas ir Rīgā, Klostera ielā 5. Un pieteikšanās ir var gan elektroniski, rakstot uz e-pastu info@caritas.lv, vai arī zvanot uz kolēģis Annas tālruņa numuru 2963 5337. Tiešām aicinu arī sekot līdzi Caritas jaunumiem mūsu mājaslapā un arī Facebookā. Mēs tomēr diezgan aktīvi, manuprāt, liekam informāciju un priecāsimies par aktīvu dalību, jo ir nepieciešams arī garīgi atjaunoties, lai varētu šo kalpošanu tuvākajam turpināt. Paldies par šo raidījumu visiem viesiem un uz sadzirdēšanos jau pēc mēneša. Visu labu! Ar Dievu! Uz redzēšanos semināros! Visu labu! Žēlsirdīgais samarietis. Žēlsirdīgais samarietis. Sveicināti radio klausītāji! Caritas Latvija šodien priecājās būt kopā ar jums raidījumā Žēlsirdīgais samarietis. Šodienas raidījumā būs par šādām tēmām. Par otro vispasaules trūkumu cietēju dienu, kuru atzīmējām 18. novembrī, kas sakrita tieši ar valsts dzimšanas dienu, ar Latvijas 100 gadi, kā arī runāsim šodien par Caritas sociālajiem pakalpojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, un arī par Caritas Latviju izdoto rokas grāmatu Caritas identitāte, misija un garīgums. Raidījumu vada Egita Volīnska, un šodien viesos ir Caritas Latvija projektu vadītāja Anna Ežvērtiņa, kā arī Caritas Latvija valdes priekšsēdētāja Inese Švekle. Labdien! Un projekta bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm vadītāja sociālais pedagogs Vineta Preisa. Labdien! Tātad vispasaules trūkuma cietēja diena, 18. novembris, un tiešām Caritas īpaši jau laicīgi rūpējās par to, lai pāvesta Franciska vēstījums tiktu iztulkots latviešu valodā, aicinot atsaukties draudzes, kopienas un arī ikvienu labas gribas cilvēku,
tiešām redzēt līdzcilvēku vajadzības, sadzirdēt viņus un ar viņiem satikties. Āne, tu mums varētu pastāstīt sīkāk, kas tad notika 18. novembrī Latvijā, ko mēs zinām, un tiešām varbūt arī mēs vēl kaut ko arī uzzināsim, noteikti uzzināsim, bet līdz šim raidījumam mums ir apkopota šāda informācija. Tā, es gribēju vēl uzsvērt sākumā, ka Vispasaules trūkumcietēju diena nav sasaistīta tikai ar 18. novembri kā tādu datumu, bet šī diena ir noteikti šajā 18. novembrī šogad, bet būtībā tas ir saistīts arī ar visu novembra mēnesi. Mēs esam aicināti iztenot šo pāvestam Franciskam, kurš tikko bija pie mums arī Latvijā, tuvo satikšanās kultūru. Un tā kā šajā par tiem brīžiem, kad šī kultūra tika arī īstenota, var pastāstīt, ka, piemēram, katedrāles draudzes Karitas sadarbībā ar labdarības organizāciju Krūze bija sarūpējušas dāvaniņas, tās bija aptuveni 50, un tad arī pēc vakara svētās mises šīs dāvaniņas trūkumcietējiem tika izdalītas, pēc tam notika arī sadraudzība ar viņiem, kurā piedalījās arī mūsu arhibīskaps, kā arī draudzes administrators priesteris Kļaviņš. Un jāsaka, ka šī sadraudzība nebeidzās pat ar šo, tas nebija pēdējais punkts šī tikšanās, bet arī pēc tam vēl visi kopā devās vērot svētku salūtu, tā kā bija ļoti jauka un sirsnīga atmosfēra. Arī Siguldas draudzes Karitas grupa, brīvprātīgie tieši šajā svētku dienā arī devās pie senioriem, gan mājās, gan aprūpes iestādēs viņus apmeklēja, tā kā arī šajā svētku dienā viņus iepriecināja. Tāda liela akcija notiek arī Rīgas Svētā Alberta draudzes Karitas, kur jau iepriekš tika sadarbībā ar Rīgas satiksmes arotbiedrības kolektīvu sagādātas drēbes un dažādas mantas liederīgas, ko vēl var izmantot, un tika nogādātas kopīgi arī uz patvērumu meklētāju izmitināšanas centru Mucenieki, kur arī tās saņēma šīs mantas arī vīri, kas ir izgājuši nesen no ieslodzījuma vietām. Un arī šajā svētku laikā, gan 17. gan 19. novembrī, varēja cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, saņemt šīs drēbes, kā arī pašā 18. novembrī, kad bija lielā svētku misa baznīcā, tad pēc tās varēja dāvaniņas saņemt un arī kopīgi papusdienot, tā kā bija tāds satikšanās kultūras elements tieši ļoti, ļoti izteikts un ļoti pamanāms. Vēl arī zinu par tādu iniciatīvu, kā tas gan nav saistīts tieši ar Karitas, bet prieks, ka tas ir izgājis arī tālāk, ka kopiena Efeta un Svētās Marijas Magdalēnas draudzes evanģelizācijas grupa šajā 18. novembrī apmeklē trūcīgos pie Kalkutas māsām. Un pēc tam vēl kopā devās šie cilvēki vēl uz Betlemes žēlsirdības māju, kur arī notika kopīga dieva slavēšana un dalīšanās kopīgā maltītē un sadraudzībā. Jā, rekur arī mums vēl ir kāda informācija. Jā, es vēl gribēju piebilst arī par tādu brīnišķīgu iniciatīvu. Jau 6. gadu Latvijā tika atzīmēta arī Bāriņu svētdiena, kas arī ļoti labi iekļāvās šajā trūkumcietēju atbalsta mēnesī, un Svētās Marijas Magdalēnas draudze kopā ar Svētās ģimenes māju un bīskapa Voļislavs Laskāna fondu aicināja bāreņus no visām Rīgas bāreņu patversmēm, bērnu namiem 4. novembrī Bāriņu svētdienā, kur notika arī gan svētā mise, ko translēja arī Pirmā Latvijas televīzija, un arī brīnišķīgs sadraudzības pasākums. Es domāju, ka tas arī ļoti jauks tāds trūkumcietēju mēneša pasākums. Jā, un noteikti radio klausītāji, es ticu, ka arī jūsu vidū ir cilvēki, kas atsaucās pāvesta aicinājumam, un šo pāvesta Franciska vēstījumu var izlasīt arī internetā, portālā katolis.lv. Un jā, tas mērķis bija pāvestam vienkārši tiešām vēlreiz aicināt mūs iziet no mūsu ērtībām un doties pie cilvēkiem, kuriem tiešām ir nepieciešams līdzcilvēku atbalsts. Un es ceru, ka šīs te iniciatīvas, arī par kurām jūs dzirdējāt Annas stāstījumā, iedvesmos arī citas draudzes, arī kopienas, un ne tikai šajā trūkumcietēju dienā un mēnesī, bet arī varbūt pat reizi, kāpēc ne reizi mēnesī to nevarētu darīt, lai tas ieiet arī mūsu kā kristiešu ikdienā, satikties ar šiem te, sabiedrības mazajiem, par kuriem mēs tik daudz nedzirdam ikdienā.
Jā, tas bija par 18. novembri. Jā, es varētu arī piebilst, man ļoti patīk Annas pieminētais gadījums par patvērumu meklētāju vietu, kur mitinās bēgļi, mucenieki. Un es zinu, ka mucenieki ir mūs uzrunājuši un ļoti, ļoti gaida ģimenes, kuras nāktu talkā un kļūtu par viesu ģimenēm, tieši bēgļu ģimenēm, jo viņas jūtās ļoti vientuļas, viņas būtībā ir izolētas šajos muceniekos, un viņi gaida savus draugus, un tas būtu brīnišķīgi, ka tieši varbūt Karits brīvprātīgo grupas vai kādu draudžu locekļi apvienotos un izveidot tādu draugu grupu, viesu ģimeņu grupu, kuras apmeklētu arī bēgļi. Viņi nav daudz, bet viņi ļoti, ļoti gaida palīdzību. Jā, un ja šādas iniciatīvas rodās, tad aicinām arī sazināties ar mums, ar Caritas Latvijā biroju. Mēs šobrīd atrodamies Vecrīgā, Svētās ģimenes mājas 3. stāvā. Kā jau minēju, tad raidījuma turpinājumā arī vēlamies pastāstīt par, manuprāt, tādu brīnišķīgu iniciatīvu, kas ir tieši Caritas Latvijā izveidota, un tie ir šie sociālie pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Inese un Vineta varētu par to pastāstīt, un tad došu vārdu vispirms Inesei. Jā, Caritas Latvija tātad vēlas iziet varbūt tikai no draudžu brīvprātīgo grupu līmeņa arī sociālo pakalpojumu virzienā. Un, manuprāt, tā tiešām ļoti svētīgi un īstā žēlsirdības paraugs ir varbūt sākt ar bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm. Un jāsaka, ka arī patreiz tā ir viena no mūsu valsts prioritātēm. Šī te deinstitucionalizācijas plāna ietvaros attīstīt jaunus pakalpojumus, jaunas atbalsta formas šai mērķa grupai. Un Caritas Latvija jau ir piereģistrējusi sociālā pakalpojuma reģistrā un vēlās Rīgā Ojāra Vāciešu ielā 6, šajā vecajā ēkā, kur atrodas arī, jāsaka, Radio Marija, 1. stāvā attīstīt pakalpojumus gan dienas aprūpes centru, gan aprūpi mājās, gan arī dažādas sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Un tāpēc mēs patreiz aicinām tās ģimenes, kurām ir vajadzīga palīdzība,